no šautenes saspridzināts. Te tā karabīna bijusi. Te kaut kas ir sprādzis, te ir šķēmas arī. Nu, es nezinu, pēc kā kāds varēja saspridzināt vai vienalga, nav teiks, bet nu, tas ir trāpījis ar kaut ko noraut tā magazīnu nost. Te kaut kas sprādzis un ar to sprādzienu viena šauteni sadragāta ir. Nu, te kas te bija? Nu, bija Rubeņu bataljons. Bija te, jā, visi. Nu, tad vienam te varētu būt trāpīts. Jā. Jo tas ir, nu, viņiem arī ar šitiem te bija bruņot. Jā, jā. Tāda vācu šautens no Mauzerenes. Nu, vācu 98. Mauzerenes. Nu. Tur ir trāpīts. Nu, reku viņi noraut no skrūvas. Jā, noraut nost. Un, vai no sprādzes? Nu, viņi bija tur. Ar šitiem te tur ir vairāk šķēmbas. Būtībā te kaut kas ir sprādzis, un nu, tas viņu sadauzīs. Nu. Es zinu, Racē iecienīšu šitos mežus, te visādi kapitulācijas brīnumi bieži vien nāk ārā. Jā. Vācieši labu brīdi klīd pa mežu un domāja, ko lai tagad iesāk. Jā. Un tad beigās nu, kāds gudrāks atradās, ka nevar iet ar dzelzkrustu padoties, jo par tiem bija cita attieksme. Un es pazinu šo Teofilu Dreimani. Nu, viņš grāmatu paspēja uzrakstīt, viņš nomira pagājušajā gadā. Aizvedām viņu uz kauju vietu un pateicoties viņiem es atradu divus sarkanos strēlniekus latviešu, kurus viņš ar savu lielgabalu notriec. Tie sākuši viņu apšaudīt, šie pagriezuši to zenītnieku un uzkraujuši pa kūti, jā, kur viņi slēpās. Tā kūta sagāzās, drupas tur ir vēl. Viņš visvairāk padzīvoja, ka viņi dabūjuši vien brīdi atkāpties, atnākuši atpakaļ, un bunkurs vēl stāv, klavieris ir iekšā. Bet tajās viens ir piedirsis. Viņš mākslinieks, viņš bija mūziķis, Liepājas orķestrī, kur tur, jā. Un viņam tik ļoti sirds sāpēja. Nu kā tas vēl Krievs būtu sašaus, vai ko ielīdz un piedirsis klavieris bunkurā. Jā. Un viņš saka, kā viņš to dabūja gatavu? Jo viņi tās klavieris pa priekš iecāvuši bunkurā un tā tik jumtu uzbūvējuši. Viņiem bija pie šitās aiz rēmts viņiem pozīcijas un pēkšņi frontes pārāvums. Dzelzceļām pāri nāk Krievu tanki. Nu ko, viņš pagriež tos 88-niekus un krauj virsū, tie šermeni. Viņam pat tieši trāpīt nevajag, iegās blakus, viņš sagāžās. Jā. Un viņš saka, ka vilka visi 5 pa galam, nu nenāk vairāk. Pēc brītiņa piebrauc vācietis, kas te bija. Nu, tanki uzbruka. Viņš saka, piebrauc vēl tas Šturmgeschits vācu, vēl katram tam tankam ieliek pa lādiņam. Tas viss vācu ierakumu līnijā. Nu, uz Berlīnu aizgāja ziņojums par 15 tankiem. Tie vācieši ierakstīja tajos tranšijās tos 5. Tas Šturmgeschits komandieris uzrakstīja, ka viņi 5 sašauši. Un vēl šiem 5. No štāba, nu, tevis nopelnījis dzelzkrustu. Nu, viņš saka, tad mums nācās mainīt pozīcijas, to krustu nepaspēja iedot. Karu viņš beidza jau pie Lēstens, un tam mucis slapstījies pa mēžu. Beigās nu sašņorēts tagad. Un Lēģerī dabūjis pārgadu vairāk par to dzelzkrustu. Bet viņš saka, nu nav tak man viņa. Kā tā nav? Papīros rakstīts, ka piešķirs pārgadu vairāk iedeva par šito. Un tā ir rokas granātu vācu. Bijusi, protams. Tikai, nu, bez jau kapsels. Es saku, te kaut kas te ir noticis. Tur arī bija 2 bedres un nepārprotami no sprādziena. Bet kā tu filtrēsi šos stāstus? Jo varētu būt taču iespējamība tāda, ka tur ir diezgan daudz arī piedomāts klāt. Jā, bet ir kā tu to stāsti. Tu izlasi to memoāru literatūru, tu viņu tiešām filtrē, jā. Tu runā ar viņu, nu tā kā mēs tagad dozējam. Un klausies, ko viņš tā izmet brīdi pa brīdim. Un zini, tur ir daudz patiesības bieži vien. Un tad tālāk strādā lāpsta. Jā. Un par tiem, kas uz kapitulāciju nošaušies, nu jā, nu viena nolapīt nelēma, pēckara laiks, tev nav šitā te, vai Eiroskora, nekā tev nav, tev apavu nav, pilnīgi nekā, veikals iet. Un dabīgi, ka viss tas karavīrs noģēra, viss staigāja pārdesmit gadus, viss staigāja uniformās bez ļičkām ar armijas zābakiem. Un tur nekā nav tam karavīram klāt. Te arī bija, mēs 2 atradām pēc nostāsta. Un galvenais vēl kā sakrita. Viņš teica, viens bija milzīgi resns, tam bija pakausi iešauts, nu viss tās sīkums. Vecāki aizvilka uz mežu, tā lai būtu valsts meža teritorijā, ne viņa, jā, un aprakusi.
Nu, tā kā atradām. Un tiešām vienam bija tik daudz melnzemes apkārt. Nu, miesas atrūdējusi. Identifikācija nav. Beigās viņš saka, jā, bet mammai burciņā stāvēja tās kēnungsmarkas. Viņa bija noņēmusi pirms apglabāt. To māju pārdevuši, domājuši, ko tur mētāsies, aiznesus uz miskast, iemetuši to burku tur. Mēs visu to miskast pārakām. Nu, neķērās, ne. Tad tā arī tas cilvēks. Tā viņa kā nezinām palika ap divi. Vēlīnāks periods. Ļoti kulturāls cilvēks kāds uzņēmis zaceni un nobāz zem sūnām. Citreiz ir šitā kabata pilna ar šnappudeļu korķiem, tie, kas bija padomu laika. Bet tas taču nav snaps. Žēl ir, bet iedošu nogaršot. Var pārbaudīt. Nu, tā ir melna rūkta kafija. Nu, nedēļa, kad dzīvoju, tad vienmēr bija plakanais un mednieku rūktu. Bet tas ir tā, nu, ja ērce, vai tu ūdenī ievelies vai kaut kā. Tu viens pats to dari? Ja jūs esat kaut kādi 5, 6, 10 cilvēki, kas kopā dodas? Pamat kodos mums ir maza tāda fanātiķa vienībiņa. Tā ir zem leģendas, tā kā zem jumta organizācijas. Bet neesam biedri, mums ir pašiem savs. Tu atrod to īsto vietu un tu izroc tagad to kritušo karēju ārā. Nu, telefons rokā, zvanu Tālim Ešmitam. Nu, esmu tur un tur, man ir čalis. Jo mums jau ir, kas ir, ja teiksim, ved mājās maisā pasažieru mašīnā. Nu, tam jābūt pieteiktam, jo pirmais policists tev paņems un meklēs ilgu ekspertīzi, pa ko tu pats maksās. Vai tas nav kāds kaimiņš, jā, slikts, ko tu tur nozūmējis vai vēl kaut kā. Nu, tā tas notiek. Bija gadījumi? Nu, es nezinu, cik tāls, kas stāstīja. Policists tur saka, nu es jau saprotu, apskati jau droši vien nopirkta un tur šitais, bet vienu protokols tu tomēr var sastādīt. Nu, pa ko? Viņš saka, cik kabīnē drīkst atrasties? Jūs kopā esat 16. Nu, tur pilsam aizmugurē piekrauts. Bet kāda ir tā juridiski precīzā procedūra? Un čemodānā mūžīgi līdz tās lapas. Tur ir uzraksta vietu, skaitu, nu, atsakot visu, kas tur ir. Priekšmeti, kāda ir klāt atrast, tāda lapa ir, jā, kas iet līdz tam karavīram. Nu, kam tas tiek iesniegts? Nu, es, kad atdodu maisu, atdodu arī visu tas papīrs. Bet kam tu atdod? Tālim, jo viņš ir atbildīgais reāli pa no abām vēstniecībām, viņš ir tā kā pats galvenais. Nu, vienkārši Tālim ir mājā kaulu depo. Tas ir aiztaisītas durvis, nu, tur viņi visi ir. Katrs savā kaudzē gan. Viņš teica, kopā, nu, tomēr nekraujot. Nu, sarkanos atsevišķi, tos atsevišķi, jā. Uz meža jāņem līdzi vismaz 5 šķiltas. Kādu pazaudē, kādu piebirsta smiltīm, kādu paliks lapi. Nu jā, tūt mums sašņūries kā melnos racējs. Tev ir bijušas darīšanas ar VDK? Saprot, ja tā godīgi, es esmu recidīvists. Un pirmā sodāmība ir pār 77. gada 18. novembra nakts pasākumu. Tā ir pirmā. Otro, nu man galā tā čeka, tā ir krimināla sodāmība. Tā laikā nedrīkstēja nekādus turēt. Nu, izjaukts, neizjaukts, kopā bija 24 šaujamie. Tur, protams, viņi dikti gribēja zināt, kur lācīšiem kājas augi. Tāpēc tagad šī kliboja šodien. Un tajā laikā jau sākās jau tā grīda bandīta būšana. Mēģināja kaut ko arī atdzīvināt no tā visa. Jo bija domāts tāds, nu, 40. gads, nu, kaunas pļāviens Latvijai, bez šāviena.
Tanī laikā bija doma tāda, ka jāorganizē ir kādas pašaizsardzības grupas, kaut kas tāds. Grīgs bija organizators tā lietai. Tu domā Oskars Grīgs? Jā. Un runa ir par 80. gadu beigām, ja es pareizi saprotu. Jā. Tu biji viens no tiem, kas grasījās uzrīkot šo pretošanās kustību. Principā jā. Mēs bijām uz to gatavi. Ne jau kādam uzbrukt, kāda tur slepkot un tās rauzes. Bet, ja vajadzētu, mēs bez šāvienu vairs to neatdotu. Tāda bija doma. Ko neatdot? To, ko jau sasnieguši, 89. gads, tas jau bija jau nopietni. Jā. Karoks, himna, viss ir, jā, viss atmoda. Un ja tagad pēkšņi kāds nāk un ņem to visu nost, ka nebūs vairs 40. gadu. Tāda bija mūsu doma. Tad kas pats grupīt? Oi, nākošais! Neku te ir krējums. Pēc. Te bija tāds interesants fakts par tiem mežbrāļiem. Noķēruši vienu istribīķeļu. Labi, viņš izstāstīs, ka tos istribīķeļos iestājies, kad aiziet kaut ko lielu ģimeni, kaut ko pamedīt un tā zin. Beigās, labi, šie laiž vaļā šo. Un viņš saka, Latvijas himnu lai nocied, un tad tiks vaļā. Nemāk. Viņš saka, ka liek pa paku, es sūnās iekšu. Viņš teica, beigās viens ar automātu bakst mukurā. Viņš saka, es jau tā kliedzu, ka viss mežs skan. Tas vēl drošāk. Būs 10 gadi, kā mēs tur Ugālē, ja? Kā mēs tur to rubeņu bataljonu mēs tur pētām. Ja? Tur mums ir tas rubeņu muzejs. Tur visādi. Tā bija vieta, kur vienkārši ieveda mežā, un tur arī nošauta tipa dezertieri. Es zinu, bet tie 11 cilvēki bija tā ir savus. Jā, bet vienu no viņiem ļoti meklēja, piederīgi. Un tāpēc es te biju pie jums, vācu to informāciju, te vēl vecos ļaudis. Beigās jau izdevās, viņi atrada to kapiņu. Tas ir Ozolu, ar Ozoliem bija saistīta tā kapsēta. Ozolu kapos? Jā, jo viņi bija tie piederīgie glabājuši savu un apglabājuši arī viņa draugu. Un tas draugs bija tas, kur meklēja. Mums ir vēstures apziņa tik sašķelta, kā es nezinu kam vēl. Bet Mierovalds Bīraze teica kaut kur jau mūža beigās, ka vissliktākais ir tas, ka mūsu zemes vēsture ir padarīta par līķu bīražu. Ja drusku senāk padomju okupācijas laikā bija tie upuri, kas bija gājuši bojā vācu lēģeros, tie bija ļoti augstā cenā, un tie, kas bija gājuši bojā Gulagā, tie bija gandrīz bezvērts līķi. Tad tagad ir ātri tas viss pārmainījies, un tie, kas ir šobrīd, ir tie, kas ir gājuši bojā padomju nometnēs, ir ļoti lielā cenā, un tie, kas ir gājuši bojā vācu nometnēs, ir pavisam mazā cenā. Vienīgais, kas ir visu laiku turējušies tādā vidējā un stabilā cenā, tie ir ebreji. Tas pat nedaudz bērnišķīgi ir. Ja? Tas nav nopietniem cilvēkiem, un vēl mums, ja mēs vēl sevi uzskatām par kultūras tautu un par tādu nopietnu eiropeisku sabiedrību, ja, tad tas tā labi neizskatās. Mēs varam izdarīt arī kaut kādus secinājumus. Mēs ar mirušo piemiņu šobrīd esam pārāk aizrāvušies. Mēs nespējam to visu apraudāt. Mēs cenšamies to apraudāt, ja? Un mums ir tās raudu vietas, mums ir ļoti daudzas. Pirmā pasaules kara piemiņas, ja? Ļoti daudzās, ja? Vai ne? Tad neatkarības kara piemiņas, vai ne? Tad Krievijas kara piemiņas, ja? Vai ne? Un tad vēl otrā pasaules kara piemiņas. Un tad ir vēl visādākas, teiksim, piemiņas vietas. Mēs tā raudam un raudam.
kādam, bet ar to raudāšanu ir noticis tā, ka mums šis upura sindroms, kas mūsos ir patreiz jau tāds izstrādājies, viņš mums jau ir kļuvis par ļoti lielu bremzi, ja, mūsu dzīvē, mūsu attīstībā. Ja, un tas mazumiņš, ko mēs darām, lai paceltu augšā pretošanās kustību augstāk, ja, pretoties vienmēr ir vērtīgāk, vismaz, ja ne savas paudzes, tad nākošo paudžu dēļ vērtīgāk nekā atļaut, lai tev sit, vai tev šauj, vai tev sūta projām, vai tev kaut ko dara ar tevi tādu. Ja? Nu, būt par upuri nav nekāds gods. Nekad nav bijis par upuri būt gods. Tur viens vācies pēc stūri nošāvies. Nu, bet viņam jau nebūs dzaužu klāta detektora, tas nav meklējams. Kas tevi motivē un rakt šo te vēsturi ārā no zemes? Sāku jau īstenībā ne jau kā kārvīts, vienkārši bija tas, kad 90. sūrie. Nu, pirms tam parakāju. Skolā es gribēju iet pa vēsturnieku, pa arheologu, man bija sapnis, bet pēc 8. aizgāju Kaukazā strādāt, tā dzīve izveidojās, nekas nesanāca. Un patika, jā, visu, ko vecs ķiņķēziņš un ko. Nu, 90. tā bija nepieciešamība. Darbiet likvidējas, māju nodegtu, paliec Trusikos un Kirzeniekos. Ziedot LV tajā laikā nepastāvēja, Zīgristam nezvanīja. Nu, ķēza, tā meklēja, kur kaut ko pelnīt. Metālūžņi iet, meži pilni, attiet, meklē rokā. Un tā sākās jau īstenībā tā meža epopeja vairāk. Nu, atrodu karavīru un tu man pēkšņi tāds. Man ir tā karavīra vēl fotogrāfija. Sunām apaudus galvaskals. Es palūdu, es viņu neaiztiku, dabūju vīra fotoaparātu, kas viņu nofotografēja. Un tāda motivācija. Tu skaties viņam acīs un rēķini. Viņš ir bišķi jaunāks par mani bijis, tas zēns. Nu, viņš ir nošauts un pamests. Nu, kamēr bija dzīvs, viņu kādam vajadzēja. Ja? Vairāk nekā 25 gadu, kā tu ar to nodarbojies. Cik tu esi jau atradis šos te kritušos karēļus? Es katru varu parādīt, kurā vietā atradu, un viss un kopā ir 343. Vāciet, tu tam uzdur, tas iesam? Nu jā, kauli. Zini, kas jau uz kaulu uzdur, tu var sajaukt tikai ar silikātu ķieģeli neakocītu. Šeit ir mīkstāka zeme, te ir kaut kas rakts kādreiz. Šitie zemē? Nu es, citur, jūtu jau kā zemē iet, šeit aiziet iesmas līdz grīdai. Ja izjauc ģeoloģisko struktūru, kas ir, māls tur smilts un vispāries, zeme paliek tā kā irdenāk. Un iesmas iet mīkstāk. Un tas nozīmē? Tas nozīmē, ka vai kādreiz tā zeme ir pārrakti. Cik nesaprotu, viņi laikam orientēja lūk šito tegli. Kā orientieri. Bet vispār jau laimes spēle sanāk. Atrast pēc tādas informācijas 20%. Praksa liecina, bet ir. Šorīt uztrīntai, vajadzētu asai būt. Kurai tai? Jā. Šī? Bet tic man atmaksājas uztrīt. Bija tāda lieta, ka mēs tos nepareizos atradām. Vienkārši arī 2 leģionāri ložņitai nošāvuši 49 sarkanājumus vidzemē. Ieņem uz slēpni pie krustojuma. Un pēc tam atkāpjoties, kaut kādā veidā dabūjuši mīnmetēju un palikuši abi 2. Puiši aizbrauca, atrada, bet izpētīja, ka enungsmarks nebija pareizie. Tur galvenais tas, kas viņš bija rats, viņš teica, ciets zeme sekli ierakam. Tāpat bija ierats to standartu 1,20 m. Mainīt. Jo vācu standarts ir 1,20 m, 20 cilvēkam metrs zemes. Ja būtu jāsākās viendabīgam slānim. Bet tev ir kādreiz bijuši skrobi, kad tu nāc kaut ko meklēt un kad tu redzi, ka tur kāds jau ir kaut ko darījies? Redzi, skrobi man ir tad, ja es redzu rakta zeme, un pēkšņi tur kāds pirkstiņš kaut kas mētājas, un tu redzi, ka ir nolasīta visu dzelžu, un viņš ir labākajā gadījumā iemests atpakaļ, ja ne tā izmētāts. Un tad ir skrobi. Pagājušajā gadā mums bija 4 gabali tādi. Ko tu domā par tādiem cilvēkiem? Ko es domāju? Paturēs labāk pie sevis, nebūs īsti pieklājīgi. Nav, savāc, tur akdies, savāc, tos dzelžus vai ko, ja? Bet to zaudātu.
Bet tev nav atšķirības, vai tas ir vācietis vai tas ir padomju karavīrs, tad nav. Tas viņi visi cilvēki ir. Un sevišķi vēl, latvieši tu sāki šķirot. Kurš tuvāk bija tas iesaukts, kuram bija tā iespēja iesaukt tevi? Tev izvēles nebija. Tas gan. Un otrs, pieņemsim, jā, tāds tur nošautais ir bijis baigais nelietis, jā. Bet viņš jau ir dabūjis nāves sodu. Pa ko viņi tiesā? Un karot ar kapiem. Un tā ir sūdzība kaut kāda. Viņš ir cilvēks ar savu dzīvi bijis. Varbūt savu pārliecību, kas atšķirās no manējās. Un demokrātija, kas ir? Demokrātijas definīcija. Es kategoriski nav pieņemams tavs viedoklis, bet es līdz nāvei aizstāvēšu tavas tiesības viņu izteikt. Demokrātija. Ka pie kādiem kapiem tur saplūcās viena tādiem karogiem ar šitādiem un brēc, ka tie tavējie nebija pareizās biksās, tas nav. Tas neder. Ja to sāk izmantot kaut kādu, jau ne jau ar vēsturi vairs saistītu lietu, ka to, sauksim to politiski vai ideoloģiski iemeslu dēļ, tad man liekas, ka tur jau vairs neviens par tiem kareiviem nerunā. Tur jau tā lieta, ka viņi jau tiek aizmirsti. Un tu saproti, es nezinu, neskan, jā. Es 16. mantā vienmēr braucu uz Lesteni, man tur piederīgi ir, jā. Bet es braucu uz Lesteni. Bet, zini, Rīgā tur iznāk tādu vairāk krāniņiem mērīšanās, ja tā godīgi. Tas vairs nav. Tas ir izvērties pa diezgan zinu ko, pa atrakciju visiem. Klausies, karā reāli vispār ir uzvarētāji. Atskaitot, tos, kas to visu organizē, kam tas ir kaut kā materiāli izdevīgi. Varbūt uzvarētājs karā. Jā, būs 9. mājas, liela parāda. Saskaiti. Zaudējums, abi puši. Tad tas sāc domāt, kurš tur īsti vinnēs. Un tauta tiek iznīcināta abās pusēs, vai ne? Tā reāli tauta var uzvarēt karā. Viņš ir zaudējums, pat uzvarot. Bet kurš teica, ka viņš ir kopts, tas kapiņš? Jūs teicāt? Es vienkārši jautāju, vai tā vietā ir iegrimus bēdri, ja tur jāmeklē kopiņi. Par to. Par šito te vietu gan es dzirdēju pirmo reizi. Teiksim, būtu laiks, es te laikam visu dienu pavadītu uz bokstīšu. Ja ir tādas aizdomas, ir uz šito pusi vēl pāris vietas, kur vajadzētu pārbaudīt. Tas vienas dienas ekspedīcija. Tavuprāt, karš tagad nav palicis vairāk kā tāda datorspēle. Tad iesim, tad uzvarēsim. Cilvēki līdz galam nesaprot to, ka tas ir ļoti personīgi un ļoti nežēlīgi. Saproti, lieta ir tāda. Jebkuras ziņas, jā, klausies. Gan arī katru dienu, tur viens uzspridzināja 20 cilvēkus, to. Tu zini, tā ir kaut kāda ziņa, tu neklapē āzai, viņi kaut kur aiziet, jā. Tu viņu pat nepiefiksē lāgi, jā. Nesievērojies? Ziņās, pierast lieta, Un šitāds jūklis, visi karo ar visiem. Es nesaprotu, ja ir diagnoze, ja jāuzstāda pasaulē kā organismam diagnoze, tā ir šizofrēnija. Piedod, kas tagad notiek. Un tas ir bijis pirms lieliem kariem. Vienmēr, pirms abiem diviem. Cilvēki ir aizmirsuši par to, ka ir bijis tik nežēlīgs karš. Cik ir to, kas atcerās reāli? Bija Zeltiņos Alūžas pagastā tāda vieta, blakus skolai. Tur sacelt līvāni, izrādās, tur ir vācieši apakšā. Mēs daudz dabūju, kaut pār 90. Un tad bija tā, tie puišeļi no skolas brīdi atskrien, kas tur notiek. Tauta daudz riņķi, cik tur ir. Es tā neētu. Un vēstures skolotē noturēja vēstures stundas tieši pie tiem izrakumiem. Un pēc tam viņi man pēc gada piezvanīja un teica, bet ziniet, tie bērni pārmainījās. Viņi kļuva savādāki. Un kāpēc ir Amerikā, ja tur šad un tad tu dzirdi kādā skolā? Ienāk viens skolnieks, kaut kas viņam tur nepatīk, vai bāc. Un tas trakākais, viņš mūžā pirmo reizi tur rokā ieroc, bet visi desmitnieki. Un pēc tam viņš, ka ierauga, ka tur pēkšņi izgāžās zarnas, sašķīst, izbirst smadzenes, viņam paliek slikti. Kompī tā nebija. Bet tev nav sāpīgi šādas ziņas lasīt? Man aug mazdēli.
Un tad uzdot tādus jautājumus. Es tas savu, kaut kā, 2,5 ir novilcis, ja, bet kā viņiem ies? Kaut kā ir izdevies. Nē, viņi man līdz bijuši mežā. Visādi bijis, jā. Viņi ir redzējuši to visu. Un nav. Viņam neinteresē kara spēle līdz kompi. Godāts, ne? Kas tu esi šobrīd? Ar ko tu nodarbojies? Ar ko? Jā, izstāst, kas tu esi? Nekas. Šitā godīgi. Kopš man izmet no bezdarbniekiem. Strādāt es principā nestrādāju, nodokļus nemaksāju. Manas tā tad nav. Ja tā godīgi. Nekas es neesmu. Tu esi atradis vairāk nekā 300 karā kritušo mirstīgās atliekas, un tu saki, ka tu neesi nekas. Redzi, tas nav darbs, ko veikt pa algu. Es nezinu, kā to pateikt, aicinājums. Vienkārši jūties izdarījis kaut ko labu. Un tas ļoti svarīgi.